upurēs. Vai tev neapnīk, ka apkārt ir tik daudz upura lomu tēlojošas meitenes? Ka tās nekādīgi nevar laist savā dzīvē, jo tiklīdz tās uztaisīs kaut kādas problēmas vai pārkāpumus izdarīs, tā uzreiz sāksies vecā labā atrunāšanās, ka man tak ir trauma un tādas neatrisinātas problēmas un tā tālāk. Protams, kāda teiks, nē, tu nesaproti, traumas ir reāla problēma. Reāla problēma tā ir, bet ne tādā līmenī, kā tās meitenes to uzspēlē, jo tā ir vienkārši kā atrunāšanās viņām par viņa neadekvāto uzvedību. Jo paskaidro man, kā tas, ka viņu kādreiz salauza viņai sirdi puisis, ietekmē, ka viņa šodien zog, visus aprunā un vienkārši kaut vai bez sirds pārmetumiem noliek kaimiņu durvju priekšā kluci. Un tā tālāk, protams. Bet tu nesaproti, man ir trauma tak. Jā. Vienmēr jau var no dirsas izvilkt kādus variantus, kā tas līmējās kopā ar izdomāto traumu. Bet realitātē tas tikai nodara pāri cilvēkiem, kam ir reāli kaut kāda trauma, un tagad tiem ir grūtāk meklēt palīdzību, jo tagad viņus asociē ar visādiem šādiem parazītiem, kas vienkārši bļauj trauma. Jā. Vai tev neapnīk, ka apkārt ir tik daudz meiteņu, kam nav nekāda respekta pret citu dzīvēm? It kā saka, ka labs cilvēks skaitās un vēlās, lai visas viņas draudzenes ir laimīgas. Bet tad atklājās, ka izrādās viņa ar citām daļu draudzenēm bija sarunājušas, ka vienai draudzenei vajag iestāstīt visādas cipa ballīšu izklaides ar puišu pimpju aptaustīšanu un tā tālāk, varat iztēloties, ja? Lai vienkārši sačakarētu draudzenei attiecības un viņas puisis viņu pamestu. Jā. Bet es tak to nespēju kontrolēt. Es vienmēr kā magnēts ievelku cilvēkus kaut kādās problēmās, jo man tak ir tāda trauma un tāda trauma. Jā. Jā, tu esi tik ļoti bez kontroles un vispār pa dzīvi paralizēta, ka spēj rūpīgi izplānot, izpildīt un pat iesaistīt vēl citas personas savā plānā. Jā, ja nevēlies vairs tērēt laiku uz upuriem, kas ir vienkārši galvā slimie, tad uzraksti man uz WhatsApp un iepazīstināšu ar labiem cilvēkiem.